Sveicināti, skatītāji! Šoreiz raidījumu iesāksim ar stāstu par dzīvojamā fonda pieejamību Siguldas novadā. Pēc tam ielūkosimies, kā izskatās jaunatklātais SIA Oninen veikals Liepājā, kur pieejams viss nepieciešamais privātpersonām un uzņēmumiem dažādu tehnisku risinājumu ieviešanai vai pilnveidošanai. Savukārt raidījuma otrajā daļā uzzināsim, kā un kāpēc norisinājās uzņēmuma VTU Valmiera ūdeņraža elektriskā autobusa testa braucienu Valmieras pilsētā. Un noslēgumā Tirdzniecības centra Valleta stiliste kopā ar Vidzemes augstskolas rektori Agnesi Davidsoni pastāstīs, kas jauns un aktuāls grāmatu pasaulē. Palieciet kopā ar raidījumu Mēs varam, mēs daram, un par visu plašāk uzziniet jau turpinājumā. Jauna un mūsdienīga dzīvojamā fonda pieejamība reģionos nereti ir problēma daudzās pašvaldībās. Tomēr, ja apsverat iespēju pārcelties uz Siguldas novadu, tad lūk nākamajā sižetā piedāvājums, kas varētu būt aktuāls tieši jums. Ņemot vērā cilvēku vēlmi, aizvien biežāk par savu dzīves vietu izraudzīties klusāku un mierīgāku teritoriju, bet tāpat laikā nezaudējot iespējas, ko sniedz pilsētas centrs, nu pat eksploatācijā nodots jaunais projekts Siguldas parks, kas iespējams var kļūt tieši par tavu dzīves vietu. Mēs atrodamies Siguldas parkā. Šeit pavisam ir pieejami 42 dzīvokļi, gan vienistabas, gan divistabu, gan trīsistabu. Kvadrātmetru ziņā ir no 36 līdz pat 82 kvadrātmetriem. Visi dzīvokļi ir pieejami ar pilnu virtuves iekārtu, kas aprīkota ar iebūvēto cepeškrāsni, trauku mašīnu un indukcijas plīts virsmu. Savukārt vannas istabas iekārtošanai izvēlēta pasaulē vadošo ražotāju tehnika. Tās aprīkotas ar attālināti vadāmām apsildāmām grīdām un dzīvokļos, kuru kvadratūra ir plašāka, izbūvētas pat 2 vannas istabas. Pieejamie dzīvokļi ir sadalīti 4 dizaina tipos, kas savstarpēji atšķiras ar krāsu toņiem, bet visi kā viens rada gaišu, mūsdienīgu un pārdomātu dzīvokļu sajūtu. Ir izdarīts viss, lai jūs pēc dzīvokļu iegādes varētu to iekārtot pēc savām vēlmēm, radot sev vēlamo mājvietas atmosfēru. Šī māja ir unikāla ar to, ka ir 2 apkuras veidi, ir savs gāzes katls, gan arī pilsētas. Tātad attiecīgi skatoties gan pēc cenām, kas tajā brīdī ir izdevīgāk, tad vai nu vietējo siltumu izmantot vai pilsētas, kā arī ir saules paneļi uz jumtiem uzstādīti, kas arī tādā veidā var ietaupīt vēl daudz elektroenerģiju. Un arī Siguldas novada domas priekšsēdētāja Līga Sausiņa, kas bija ieradusies sveikt projekta autors, norādīja uz dzīvojamā fonda deficītu pierīgas teritorijās, tā skaitā Siguldā. Tādēļ šis patiešām ir novadam būtisks pienesums. Noteikti mēs kā pašvaldība ļoti novērtējam to, ka mums ir jauna būve, kur dzīvot Siguldā, jo patiesībā šis ir tāds otrais attīstītājs, kas ar tādu lielāku dzīvojamā fonda pienesumu nāk. Un, manuprāt, nemazāk būtiski teritorija, kuru varēja uzskatīt līdz tam par degradētu, šobrīd ir izveidota pilnīgi ar absolūti citu funkciju, bet ļoti vajadzīgu funkciju, un šī visa vide ir atdzimusi pilnīgi jaunā kvalitātē. Ar dzīvokļu izbūvi gan projekts vēl nav noslēdzies. Nākotnē blakus šai ēkai plānots izbūvēt tenisa kortus un labi iekārtot parku, lai mājas iedzīvotājiem apkārtējo vidi radītu pēc iespējas tīkamāku. Tie cilvēki, kuriem bija interesi par šo jauno objektu, droši var sazināties ar mums, ar mani vai ar kolēģi par norādīto telefonu numuru, kā arī mums ir mājaslapa Siguldas parks, kur droši var cilvēki rakstīt savus jautājumus un pataisno sazināties. Mēs noteikti palīdzēsim cilvēkiem gan nokārtot kredītus, gan izstāstīsim arī par altuma iespējām, kur arī valsts nāk ar šo finansējumu. Attīstoties Liepājas un Kurzemes reģiona ekonomikai un jaunu rūpnīcu un citu objektu būvniecībai, pieaug arī pieprasījums pēc dažādiem tehnisko inženiertīklu risinājumiem. Viens no vadošajiem tehnisko inženiertīklu vairumtirgotājiem Latvijā ar apgrozījumu 26,5 miljonu eiro aizdītajā gadā ir SIA Oninen. Un reaģējot uz klientu pieprasījumu, tas Liepājā strauji palielināja piedāvāto preču sortimentu, bet līdz ar to radās nepieciešamība pēc jaunām un plašākām veikala telpām.
Tādēļ šoruden Sijā Oninen atklāja jaunu veikalu klientiem ērti sasniedzamā vietā – Liepājā, Zemnieku ielā 60. Sijā Oninen šobrīd Latvijā ir 4 reģionālie Oninen Express veikali, pa vienam Liepājā un Valmierā, kā arī 2 Rīgā. Tur atrodas arī centrālā noliktava, no kuras vestās preces regulāri papildina veikalu sortimentu. Jaunajā Oninen Express veikalā Liepājā pircējiem pieejami aptuveni 8000 dažādu produktu. Mums ir ap 400 dažādi piegādātāji. Pamatā preces nāk no Ziemeļa Eiropas un Eiropas. Ja, tā kā mēs esam Oninen ir Kesko grupas uzņēmums, kas nāk no Somijas, tad mums ir ļoti daudz somu piegādātāji. Bet jā, pamatā ražotāji ir Skandināvi. Arī Latvijas ražotāji ir mūsu sortimentā, kas ļoti priecāja. Oninen Express veikalu piedāvājums veidots reaģējot arī uz pieprasījumu enerģētikas jomā. Proti šobrīd aktuāli ir zaļā enerģija, piemēram, saules paneļu risinājumi un energoresursu taupīšanas iespējas. Fonā mums ir ventilācijas iekārtu stends, kas paredzēts privātmājām. Viņu var integrēt arī dzīvokļos. Ar šādu iekārtu palīdzību un ar šās sistēmas palīdzību ir mājās nodrošināts svaigs gaiss, ir atgūts siltums. Mēs piedāvājam gan gaisa siltumsūkņu, gaisa ūdens siltumsūkņu un arī dažādus citus apkuras katlus un apsaistes sistēmas, lai mājoklī varētu nodrošināt energoefektīvu apkuri. Uz vietas Oninen veikalā var atrast pilnu klāstu ar šiem radiatoriem. Viena lieta, ko mēs vēl gribam parādīt, ka speciāli priekš Liepājas mums ir pieejama arī priekš vēsturiskajām ēkām šāda tipa radiatori. Mēs atrodamies pie saules enerģijas tāda miniatūra stenda, lai redzētu, ko mēs varam piedāvāt saules enerģiju gala patērētājiem, investoriem. Tātad visu šo materiālu pieejam uz vietas Oninen veikalā. Mūsu klāstā ir darba apģērbs, kuru kvalitāte apliecina izcelsmi no Zviedrijas. Pieejami dažādiem gadalaikiem. Tātad darba apģērbs, kas palīdz justies ērti un komfortabli objektā. Visiem šiem te apģērbiem ir ļoti ilgas garantijas, atsevišķiem pat mūža garantijas šuvēm. Oninen Express preču klāsts veidots cienot klientu laiku, kas vairs nav jātērē vairāku veikalu apmeklēšanai. Viss kaut ko ir, ko vajadzēs, nevajadzēs braukt citam veikalam, var paņemt visu viena veikala. Paša galvenais šo veikala ir priekš man darba, tā materiāli liela diametri, ne visam veikalam tā ir. Un ir vēl kāda atšķirība. Visos Oninen Express veikalos iepirkšanās notiek izmantojot svītru koda lasītāju. Klients, paņemot skaneri, pienāk pie plaukta, nospiežot dzelteno pogu, parādās nolasīšanas lāzers un pie plaukta ir cenu zīme. To viņš noskanē, ievien daudzumu, cik viņš paņem un ieliek ratos. Pēc tā visa klients ar visu preci un skaneri iet pie letes, pārdevējiem iedod šo skaneri, un viņi pēc tā tad attiecīgi, ja tas ir uzņēmums vai, kad ir pēcapmaksa, tad viņiem izraksta pavadzīmi. Ja tas ir klients, kurš maksā kasē izsit darījumu. Sadarbībā ar piegādātājiem un ražotājiem Oninen Express veikalos regulāri notiek arī meistarklases un konsultācijas, iepazīstinot klientus ar dažādām inovācijām. Tas viss pieejams arī jaunākajā veikalā Liepājā, Zemnieku ielā 60. Tagad laiks pavisam nelielai reklāmas pauzei, bet pēc tās uzzināsiet, kā un kāpēc aizvadīti ūdeņraža elektriskā autobusa testa braucieni Valmieras pilsētā. Un Tirzniecības centra Valleta vēstnese Jeļena kopā ar Vidzemes augstskolas rektoru pastāstīs, kas jauns grāmatu pasaulē. Eiropas mobilitātes nedēļas izskaņā Valmierā 6. maršrutā notika ūdeņraža elektriskā autobusa testa braucieni. Testa mērķis bija informēt sabiedrību par ūdeņraža enerģiju kā nākotnes enerģiju sabiedriskajā transportā. Kā šis notikums aizvadīts, par to plašāk turpinājumā.
Latvijas ūdeņraža asociācijas aicinājumam atsaucās arī Valmieras novada pašvaldība. Jāpiemina, ka sākotnējais plāns bija testa braucienu veikt 2 dienas, taču tehnisku iemeslu dēļ tas nebija iespējams. Testa braucienu nepieciešama, lai izvērtētu tehniskos aspektus un izmantošanas ieguvumus. Pirmkārt, atziņu no operatora, jā, tas der vai neder, vai tas vispār atbilst maršrutu tīkla plānošanām un visu, tā tehniskā puse. Otrs, kad operators pragmatiski sāk apsvērt, vai tur ir ekonomika vai nav. Jo ūdeņradim tas stāsts ir daudz plašāks, tad ir jārēķina sākot no energoresursa, beidzot ar autobusa patēriņu. Lai gan ūdeņradis kā enerģijas nesējs ir neierasts pie mums Latvijā un īpaši reģionos, to nevajadzētu uzskatīt par tālas nākotnes perspektīvu. Pragmatiski skatoties un redzot to, kas šobrīd notiek Eiropā tieši enerģētikas tirgus izmaiņās un transportā, es teiktu, Latvijai tā ir fantastiska iespēja pirmkārt kļūt neatkarīgai no ārējiem transporta degvielu piegādātājiem. Tas, ka tas notiks, es jau redzu viennozīmīgi. Jautājums, vai mēs esam inovācijas priekšā? Ūdens ir vienīgais transporta radītais vides piesārņojums. Līdz ar to tiek būtiski samazināts pilsētas gaisa un apkārtējās vides piesārņojums. SIA ZAO pilotprojektā izmantojot ūdeņradi piedalās jau no pagājušā gada nogalas. Pašais projektā mēs esam tādā sagatavošanas izpētes stadijā. Bet tā praktiskā daļa mums plānojās nākamā gada otrajā pusē, ka mums ir jābūt jau piegādātai atkrituma savākšanas mašīnai, kas ir darbināma ar ūdeņradi. Tas izaicinājums vai galvenā tā misija mērķis iesaistot šajā projektā tas, kad faktiski Eiropas Savienība ar kopējus mērķi izvirzīt attiecībā uz siltumnīca efekta gāzu emisiju samazinājumu taisnu transporta sektorā. Ar ūdeņradi darbināmi transporta līdzekļu sabiedriskajā transportā ir pārdomāts nākotnes lēmums. Ir projektu partneri, kas jau sāk šīs priekšizpētes, pilotu projektus, lai pārliecinātos, uz savas dzīves, uz savas ādas ar dzīvu pieredzi, vai tas strādā vai nē, un kā tas būtu uzlabojams. Ūdeņradis pats tieši tāpatās kā elektroenerģija, viņš nav energoavots, viņš ir tikai nesējs. Tātad praktiski skatoties, jo vairāk palielinās atjaunīgās enerģijas ģenerācija, piemēram, saules paneļi tiek uzstādīti vai vēja turbīnas, arvien vairāk būs tie brīži, kad šī enerģija ir lieka tīklā. Projekta mērķis ir dot iespēju demonstrēt ūdeņraža elektrisko autobusu un ļaut pilsētām iepazīties un pārbaudīt šo tehnoloģiju risinājumus jau tagad, kā arī informēt sabiedrību par ūdeņraža tehnoloģijām. Bieži vien ir pamaz šīs publiskās dalīšanās, tātad pēc iespējas vairāk šādu pasākumu, kad tiek publiskie mēdī, sabiedrība informēti par to, ka vispār kaut kas tāds eksistē. Un otrs ir, protams, nenogurstoši skaidrot to tehnoloģisko stāstu, kas tas ir. Jo ļoti daudziem ir aizspriedumi, nē, tas ir bīstams, tas tur sprāgs un vēl. Tas viss ir skaidrošanas darbs. Ūdeņraža transports ir labs risinājums kravas un transporta sektorā, kur ir jānobrauc lielāka attāluma un jāpārvadā lielākas kravas. Ja mēs skatāmies uz savu uzņēmumu ZAO, kurš nodrošina atkrituma savākšanas pakalpojumus un apsaimniekošus, tad viens no lielākajiem energoresursu patēriņiem taisnu transporta sektorā. Mums apmēram 80% no kopējām energoresursiem, ko mēs izmantojam, ir degviela. Šis projekts mums dod iespēju meklēt tehniskus risinājumus, kā pāriet uz tīru degvielas avotu, ūdeņradi. Es sagaidu to, kad būs šie pirmie aprēķini un tāda ilgtermiņa jau vismaz nospraust mērķis, jā, mums ir jēga šo apskatīt, ekonomisko novērtējumu taisīt un tad jau strādāt pie naudas piesaistes un partneru piesaistes. Rūpējoties par CO2 izmešu daudzumu samazināšanu, Valmierā jau notiek pasažieru pārvadāšana ar hibrīdu autobusiem un elektroautobusiem. Bet kāds omulīgāks stāsts. Rudens tumšie un vēsie vakari ir kā radīti, lai ar tējas krūzi rokās ietītos siltā pledā un ienirtu fantāziju pasaulē. Jā, man šķiet, ka rudens un ziema ir īstā grāmatu lasīšanas sezona. Un ja arī tu meklē iedvesmu grāmatu lasīšanas uzsākšanai vai meklē kādu jaunu lasāmvielu, ieklausies nākamajā stāstā. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetē šķiet, ka grāmatu lasīšana tas jau kaut kas palika iepriekšējā gadsimtā. Bet īstenībā, jo vairāk mēs lasām grāmatas, jo vairāk mēs varam kaut ko pastāstīt apkārtējai pasaulē un jo vairāk īpaši mēs varam dot arī mūsu bērniem. Tāpēc grāmatas jālasa jebkura vecuma cilvēkiem un tā skaitā arī maziem bērniem var iemācīt lasīt nevis ar tiem pirmiem burtiem, bet tieši ar to grāmatu lasīšanas kultūru.
šodien mēs tiekamies ar Vidzemes augstskolas rektori Agnesi Davidsoni un tieši runāsim par grāmatu lasīšanas kultūru pie mums Latvijā. Labdien, Agnese! Labdien, labdien! Laikam pirmais jautājums no jūsu pieredzes, jūs ļoti daudz strādājat ar jauniem cilvēkiem, ar tiem pašiem studentiem. Pēdējo 10-20 gadu laikā, kā vispār ar to lasīšanas kultūru? Vai jaunieši lasa grāmatas, vai aizvien mazāk, vai gluži otrādi? Ir kaut kāda jums tāda pieredze, kā kaut kādas noteiktas grupas, grāmatu grupas kļuva aizvien interesantāks tieši jauniem cilvēkiem? Nu, es varētu teikt, ka ir ļoti dažādi. Kopumā tā tendence ir ka lasa mazāk. Tomēr. Jā, tāds ir. Un mēs redzam arī kopumā sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka pavisam dažus gadus atpakaļ cilvēki bija atbildējuši, ka viņi ir tātad no vāka līdz vākam, kad grāmatu pēdējo 6 mēnešu laikā ir izlasījuši tikai 10% iedzīvotāji. Tikai 10%. Bet grāmatu kā tādu ir lasījuši jau mazāk kā 40%. Jaunieši stāsta par šo te, ka tātad, ko mēs varbūt bieži domājam, ka sociālie mediji pārņem visu mūsu dzīvi un tā tālāk, bet ir diezgan daudz interesanti konti, gan tāpšā Instagramā, ir arī TikTokā, tātad grāmatu influenceri, kas ir kā tāds jauns žanrs, arī parādījies sociālo mediju vidē, kur cilvēki iesaka citiem savas izlasītās grāmatas, runā par grāmatām, un viņi tiešām arī mudina un vedina lasīt. Ir tādas trīs veidi, kā motivēt lasīt, un ir 2 veidi, kā aizbiedēt no lasīšanas. Interesanti. Tas, ko es jau minēju, tātad ģimenē kopīga lasīšana, tad, kad bērnam lasa priekšā, tas ir ļoti, ļoti tāds spēcīgs arī motivators, lai vēlāk veidot šī interesi lasīt pašam. Tā kā jūs arī teicāt, tiešām šīs pozitīvās emocijas, būšana kopā, tas, ka tiek apspriests, kas grāmatā ir izlasīts, izrunāts, sasaistīt kaut kādā veidā arī šo te, paša bērna dzīvi ar to, kas notiek ikdienā, kaut kādiem tādiem, tiešām šīs asociācijas izveidot arī ar to, ko mēs varbūt paši esam piedzīvojuši. Tad otrs ir, protams, vērot, ka grāmatas lasa apkārtējie vispār, ka mājās ir grāmata. Daudzi no vecākiem, gluži otrādi, lai it kā to mīlestību bērnam dot tieši par lasīšanu, katru dienu piespiež 15 vai 20 minūtes lasīt bērnam. Viņi saka, obligāti viņam tur jāizlasa 20 vai 30 lapas. Tas nozīmē, ka šāda pieredze var būt gluži otrādi. Tā var būt arī gluži otrādi. Tas, ko es arī no cilvēkus nostāstījumos, ka, teiksim, visa ģimene novienojas, bet tad tas ir kopīgs lēmums. Mēs, piemēram, vakarā 30 minūtes lasīsim. Katrs lasa kaut ko, kas viņam interesē, bet tad visi tam ir piekrituši, un visi tad arī šo te tādu kā ievēro. Agnese, varbūt jūs ieteiktu kaut kādu grāmatu vai grāmatas, kuras no jūsu viedokļa jāizlasa absolūti katram cilvēkam. Kas tas varētu būt? Es par šo esmu domājusi. Es ieteiktu atrast un izlasīt kādu grāmatu par mūsu smadzeņu darbību, bet kādu tiešām zinātniski pamatotu grāmatu, kur ir apakšā pētījumi un ko patiešām ir rakstījuši cilvēki, kas strādā ar zinātniskiem datiem. Jo grāmatu lasīšana ir tāda kā vingrošana mūsu smadzenēm. Uz doto brīdi varbūt arī jūsu pieredze, ka aizvien vairāk un populārāks kļūst tieši biogrāfijas. Laikam arī ar to tas varētu saistīt, ka cilvēkiem patīk vērot citu cilvēku likteņus? Tieši tā. Tas kaut kādā veidā pārnesās, ja mēs šeit redzam, mēs sekojam līdzi slavenībām, mēs pazīstam cilvēkus, tad vērojam viņu dzīves sociālajos mēdījos. Līdz ar to, protams, ka tā interese arī par šīm te biogrāfijām, par tādiem dzīves stāstiem, tur ir sasaistāms. Bet es tiešām redzu daudz bērnu grāmatas. Tas nozīmē, ka vecāki lasa bērniem priekšā, Ričijs Rū, kas arī ir vesela tāda, kustība, ka tas ir ne tikai grāmatiņas, tas ir arī mūzika, pasākumi, tāds vesela pasaule. Rotaļlietas ir nopērkams. Ja, ka tā ir tāda vesela pasaule, un tas, protams, uzreiz tā grāmata ļoti dabiski tur tā kā iederās. Tad es redzu Jurģi Liepnieku, kurš pats rūpējās par milzīgu šo publicitātes kampaņu, un tiešām cilvēki, kuri varbūt par grāmatām arī savos sociālo mediju šajos ierakstos varbūt neko nebija komentējuši, bet
izlasot jutās arī, ka ir kaut kāds vārds jāpasaka. Tā kā es domāju, ka šeit bija tiešām tāda ļoti liela komunikācija ap šo te grāmatu. Viņa tiešām arī ir laba un vērtīga. Augšā mums arī ir viena tāda, es teiktu, tāda pašpalīdzības grāmata, kā dziedēt senus ievainojumus, jo, šis ir šobrīd arī tāda tendence. Cilvēki ļoti piedomā pie šīs tādas labbūtības, pie tā, lai mēs būtu komfortā ar savu dzīvi, lai mēs saprastu, kāpēc mēs tā jūtamies. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi vērtīgi, ka mēs tiešām mēģinām sevi saprast, lai būtu dzīvē, varbūt veiksmīgāk dzīvot, arī tādu harmoniskāk sabalansētu. Man šķiet, ka aizvien populārāks kļūst tieši psiholoģijas grāmatas. Kāda ir jūsu attieksme? Tās vajag noteikti lasīt, bet ar milzīgu tādu uzmanību arī izpētīt pēc tam, kas ir autors. Vai šim cilvēkam ir tiešām arī izglītība jomā un palasīt varbūt tiešām mazliet saprast, kur tam visam aug kājas. Jo tas, kas šobrīd visi grib dot kaut kādas padomas un visi jūtas milzīgi eksperti, un tiešām cilvēki arī daudzos gadījumos ir apmulsuši, viņi meklē tās atbildes, mēs nonākam dažādās krīzēs un daudz kas ar mūsu dzīvē atgadās, un mēs varam viegli uzķerties. Agnese, ko jūs novēlētu mūsu skatītājiem? Es novēlētu skatītājiem to pašu, ko es vēlu sev – vairāk lasīt. Un arī izbaudīt šo procesu, jo cik es saprotu, pozitīvas emocijas šajā gadījumā arī ir ļoti svarīga viņam nozīme. Absolūti. Lasiet un lasiet ar prieku. Tieši garais rudens vakaros. Paldies jums, skatītāji, un tiekamies jau pēc nedēļas. Ar šo stāstu raidījums arī izskan. Novēlu, lai jums izdodas atrast laiku aizraujošai grāmatai, un tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Visu labu!